bieži vien šī upuru vainošana ir tieši situācijās, kur ir šī vardarbība pret sievietēm vai izvarošanas gadījumi. Sievietes, piemēram, jau ir tās, kuras provocē, sievietes ir tās, kuras zāģē, kuras pārmet un savukārt savu partneri noved līdz stāvoklim, kurā viņš vairs nespēja sevi kontrolēt. Vai, teiksim, bērni tie, kuri ir skaļi, viņi ir nepaklausīgi, tas ir pats par sevi saprotams, un tādā veidā tas noved līdz šīm. Varmāks jau tie ir tie monstri kaut kur tālu svešumā, kaut kur glūns stūros. Vardarbības potenciāls ir klātesošs jebkurās attiecībās. Iesist bērnam pa dibenu vai jebkur, tā ir pilnīgi norma. Un apkārtējā sabiedrība to normalizē. Latvijas Radio 5 nērto jautājumu paskastīte. Esiet sveicināti pie CLV skatītāji un klausītāji. Nērto jautājumu paskastīt atpakaļ ar jaunu tematu. Šoreiz par nesen notikušu skandālu. Pavisam nesen plaša rezonanse informatīvajā telpā izraisīja ziņa par Spānijā un Portugālē turisma firmas FISOM dēļ iestrēgušajiem jauniešiem. Daudz devās uz sociālajiem mēdījiem, lai paustu atbalstu jauniešiem. Viņi rāja tūroperatoru par neizdarībām un bagaļojošo reakciju. Vienlaikus daudz devās arī komentēt notikušo, sakot, ka paši esot vainīgi, vajadzēja zināt, ka tā notiks, un vēl jau vairāk 9 dienas autobusā viņi dzīvo ilūzijās, domājot, ka tas var būt ērti, komfortabli un beigties bez problēmām. Palūkojoties pagātnē, FISOMs nav bijis ne pirmais un visticamāk ne pēdējais gadījums, kad upuru vainošana ir plaši izplatīta, nevis nosodīt pašu pārdarītāju. Kāpēc tā ir? Kāpēc sabiedrībā mēdzam lietot šo lakonisko frāzi "ai, pats vainīgs"? Un ko varam darīt, lai to mainītu? Par to man Tomam Putniņam, Latvijas Radio 5 LV galvenajam redaktoram, šodien nērto jautājumu paskastītē līdzās ir Bērnu aizsardzības centra vadītājs vietniece Anda Sauļūna. Sveiki! Centra Marta, politikas koordinātore Beāta Jonīte. Sveika! Tāpat arī Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju nodaļas docente, sociāla antropoloģe Zane Linde Ozola. Sveiki! Un arī Krīžu un konsultāciju centra Skalbes valdes priekšsēdētāja Anda Švinka. Sveiki! Kas ir upuru vainošana? Ķersimies sākumā pie definīcijām, jo lasīju apkārt, ir kaut kādas oficiālās definīcijas, bet ir arī vairākas interpretācijas. Beāta, kā tu traktētu, kas ir upuru vainošana? Upuru vainošana, manuprāt, ir sabiedrības tāda varbūt aizsarga reakcija pret to, ka ir daudz vieglāk uztvert pasauli kā godīgu, un tev liekas, ka ja ar kādu citu notiek sliktas lietas, tas varbūt ir tāpēc, ka viņi to ir pelnījuši, un tu sāc kaut kādā veidā projicēt to, ka tas cilvēks ir vainīgs par to, kas ar viņu ir noticis. Un mēs to redzam strādājot īpaši manā sfērā, kas ir vardarbība un cilvēktirdzniecība. Mēs to redzam bieži. Piemēram, kad izvarošanas gadījumos tiek uzdot jautājumi, kas viņai bija mugurā, kur viņa bija, cik daudz viņa bija izdzērus. Principā, es domāju, tas ir tāds kopēja sabiedrības reakcija, gribot distancēt sevi no tā cietušā un varbūt sevi noliekot tādā augstākā, drošākā pozīcijā, sakot, ka ar mani jau tas nenotiks. Un tādā veidā tieši vai netieši arī varbūt negribot sākot vainot to upuri. Tātad meklēt iemeslus, lai arī kaut kādu vainas daļu uzvelt tam cilvēkam, kas ir ciets, vai šim definējumam vēl kas piebilstams? Jā, mēs varam nodefinēt to kā tādu devalvējošu rīcību, kur atbildība par to, kas ir noticis ar cilvēku, tiek vai nu daļēji vai pilnīgi uzlikta cietušajiem. Proti, notiek šīs atbildības eksportēšana no varmāks vai vainīgā uz cietušo. Un tā upuru vainošana mums savā būtībā viņa veic šo funkciju, ka tas cietušais ir pelnījis šo noziegumu, ka ar viņu tas tā ir noticis. Kāpēc mēs tā darām? Man liekas, Beāta ļoti labi jau iezīmēja, tas ir tā aizsarga reakcija un tā ilūzija par drošību, ka ar manīm tas nekad nenotiks. Tas ir viens no iemesliem, bet ir arī vēl citi iemesli, kāpēc tas tā notiek, kāpēc mēs tā gribam darīt. Par iemesliem mēs vēl parunāsim turpinājumā. Raugoties uz sabiedrību kopumā, man rodas nerad arī tāds priekšstats, ka sabiedrība īsti nezina, kas ir upuru vainošana, ka viņi nereti pat arī pasakot kaut ko, kas varētu traktēties kā upuru vainošana, tas pats arī lakoniskais "ai, pats vainīgs". Varbūt uzreiz tajā sirsniņā nereģistrēs, kā es šajā momentā to upuri vainoju. Vai sabiedrība tiešām nezina, kas tas ir, vai vienkārši tā izpratne par to upuru vainošanu definīcijā ir kļūdaina, kas tur darās? Droši vien, ka jāsaka tā, ka sabiedrībā bieži vien cilvēki palaiž garām to empātijas daļu, un es domāju, ka mēs visi neviens un reizi vien esam dzirdējuši, raitas ir cirpēji,
pasakot jau pēc savas būtības, ka mēs uz lietām reizēm skatāmies, ka ir tie cilvēki, kuri nevarēja izsvērt, nevarēja saprast, nevarēja paredzēt, un tad tie ir tie, kuriem tā izpratne trūkst, un mēs pilnībā noņemam to fokusu no tiem cilvēkiem, savukārt, kuri izmanto varbūt reizēm kāda ievainojamību, reizēm varbūt kaut kādu zināšanu iztrūkumu, un tā ir bieži vien, diemžēl, tāda sabiedrības nostāja, ka patiešām vieglāk ir pilnībā pārdalīt, pateikt, ka ja mēs uzmanīsimies visi, tad viss būs kārtībā, un savukārt, ja kaut kas nav bijis kārtībā, tad paši vainīgi. Kā tad neizsvēra, kā tad neuzzināja, bet ļoti bieži vien tas ir tiešām arī tāds empātijas kaut kādā brīdī iztrūkums un tāda nepārdomāta runa, jo nevienmēr mēs gribam vainot otru, bet kaut kā, kā tad tu tā nepaskaties, vispār nemaz neņemot vērā un neiedomājoties, ka otram cilvēkam tajā brīdī ir sāpīgi, viņam ir grūti, un mēs viņam tādā gan skaidrā veidā pasakām, ka principā pats jau vainīgs. Šādi nevajadzētu darīt, vajadzēja izdarīt tā, un mums gribas ticēt, ka mēs paši spējam ļoti daudz ko izanalizēt, mēs spējam paredzēt, ieskatīties nākotnē, un ar mums jau gan nekad nekas slikts nenotiks. Un tā ir tāda drusku greiza skatījuma pozīcija, bet šobrīd pagaidām šķiet, ka tāda aizvien ir ļoti, ļoti aktuāla sabiedrība. Anda? Jā, mēs arī, protams, ar šo saskaramies. Tas, kā mēs to redzam, vai kā es to redzu, mēs kopumā, ka tā ir arī tomēr kultūra vēsturiska vide, kad tā domāšana, lai mainītos no nosodīšanas uz pozitīvu pastiprinājumu, ja, vai, kā Anna saka, arī empātiju un to iejušanos, ja, tam ir nepieciešams laiks. Un viens no šiem, es teiktu, faktoriem, ka mēs nepamanām un nesakām, respektīvi vainojam šos upurus, ir tieši šī kultūra vēsturiskā vide, kad nav tās izpratnes, un jo vairāk mēs par to runāsim, arī tā skaitā šai diskusijā, ja mēs paceļam šo jautājumu, ka tas ir svarīgi un nozīmīgi nevainot upuri, un kas tas vispār ir, ja, tad sabiedrība, tas ir devums sabiedrībai saprast, ka tas nav iespējams kādā brīdī ok. Anda pieminēja vēsturi, kultūru. Uz pasaules fona raugoties, vai varbūt pat uz Eiropas fona skatoties, kāda ir Latvijas tāda pozīcija visā Eiropā? Vai mums tā upuru vainošana tāda izplatītāka sabiedrībā, vai ar mums nemaz nav tik traki? Mēs esam diezgan līdzīgi tajā, kā mēs vainojam upurus. Jā, man arī joma vairāk ir saistīta ar vardarbības pētniecību. Tad es redzu gadu laikā, kad ir mums tās aptaujas, kad nedaudz samazinās upuru vainošana, teiksim, dati, kas parāda, ka vardarbība pret sievieti ir tas visredzamākais veids, tie momenti, kur upuris tiek vainots, ka tie dati nedaudz krītās, bet tāpat mums, piemēram, ir 38% no pēdējās aptaujas, kas mums ir no Labklājības ministrijas, ka 38% aptaujāto uzskata, ka sievietes pašas ir vainīgas, ka viņas ir izprovocējušas vardarbību, kas ir vērsta pret viņu, vai ka ir pilnīgi ok vērsties vai sodīt sievieti par to, ka viņa ir kaut ko ne tā izdarījusi, vai viņa nav tāda vai šāda. Tie dati, mēs neesam ne ar ko, diemžēl, labāki. No kurienes tas ceļas? Jo šeit jau ir izskanējis tas taisnīgās pasaules princips, ka labas lietas notiek labiem cilvēkiem, sliktas lietas notiek sliktiem cilvēkiem. Bet kur ir tas cēlonis? Vai tas ir kaut kas, par ko mums atkal ir jāpakojas saistībā ar to, kas notika tur pagājušajā gadsimtā, aizpagājušajā gadsimtā Latvijā, vai tur ir citi cēloņi tam, kur mēs meklējam to iemeslu, kādēļ mēs ticam tādām lietām? Varbūt es varu, manuprāt, ja tā vajadzētu mēģināt tikt līdz kaut kādam tādam īsam skaidrojumam, ir uzturēt sevī šo drošības un kontrolas sajūtu. Viens ir šīs taisnīgās pasaules princips, otrs ir mēs pieļaujam šīs kognitīvās domāšanas kļūdas, šo attiecināšanas kļūdu, ka mēs savas kļūdas un kaut kādas likstas skaidrojam ar kaut kādiem ārējiem apstākļiem, un tas ir ārpus mūsu kontrolas, bet ja kaut kas slikts notiek ar citu cilvēku, tad mums liekas, gan jau viņš pats ar savu raksturu vai uzvedību kaut ko jau pie tās lietas ir izdarījis. Tāpat mums ir arī šis neievainojamības, šī ilūzija, ka mēs gribam domāt, ka mums ir kontrole pār savu dzīvi, pār savu ķermeni,
ka ar mums nekas tāds slikts nenotiek, un ja es būšu tajā absolūtajā kontrolē, tad jau es jau tumsā neeju vai ar aizdomīgiem cilvēkiem laikopā nepavadu, tad jau ar manīm nekas slikts nenotiks. Bet tās ir visas tādas iluzoras. Izklausās, ka tam ir tāds īsts derīguma termiņš, jo tas viss beigsies tajā momentā, kad ar to pašu cilvēku tas notiks. Jā. Un, manuprāt, vēl kaut kas, ko nedrīkst nepieminēt, atkal darba specifiku ņemot vērā, bieži vien šī upuru vainošana ir tieši situācijās, kur ir šī vardarbība pret sievietēm vai izvarošanas gadījumi vai kas tāds. Un es domāju, mēs nevaram ignorēt arī to, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā, diemžēl, ir dzimumu lomas un izpratne par dzimumu lomām. Un, diemžēl, redzot arī mēdījus, sievietes vaino biežāk nekā vaino vīriešus, un tas ir diezgan normāls fenomens uzreiz teikt, jo cik daudz arī pašai par cik no ar to strādājot, man sanāca, piemēram, pēc rusiņu slepkavības pagājušajā gadā. Interesanti dažreiz ar taksistiem parunāt par lietām, vai vienkārši ar cilvēkiem, ar ko ikdienā nesaskaros, un cik bieži es dzirdēju to, ka viņa gan jau pati izprovocēja šajā slepkavībā, kur tātad noslepkavoja sievieti, kur vainoja viņu pie tā, ka viņš viņu noslepkavoja. Un, manuprāt, tā ir arī liela problēma mēdījos, un tas man šķiet rusiņu gadījumā pat bija darīts kaut kā labāk, jo fokus bija ļoti tur uz rusiņu, bet bieži vien, kad mēs mēdījos redzam, kad raksturo kaut kāda veida noziegumus, mēs sakam, sieviete tika izvarota. Vai X sieviete tika izvarota. Mēs nesakām, X vīrietis izvaroja sievieti. Tas nozīmē, ka mēs principā fokusu pārliekam uz cietušo, un tādā veidā arī to cietušo netieši padaram bezmazliet par vainīgu. Mēs neturam fokusu uz to, ka ir pāridarītājs, kas izdarīja pāri tam cietušajam, un tas ir tas cilvēks, par ko mums ir jādomā, un kurš mums ir arī patiesībā jāsodīja. Tas ir likuma pārkāpums kaut kādā veidā. Turpinot pie kāpēc upuru vainošana, konservatīvisms, liberālisms šeit kaut kādu lomu spēlē, jo konservatīvāka vide, jo lielāka izplatītāka upuru vainošana? Es pieņemu, ka jā, jo tas ir tāds drusku cits skatījums. Šeit mēs skatāmies pēc tādiem nosacītiem sabiedrības šabloniem. Tas ir atkal, piemēram, stāsts par izglītības iestādēm, kur daļa speciālisti joprojām, piemēram, dzīvo pilnā pārliecībā, ka skolā un klasē vienmēr būs kāds, kuram dara pāri. Tā tas vienkārši ir. Un šeit arī ļoti bieži, arī kā Beāta minēja, man liekas, ka tā ir tā nosacītā dzimuma loma un konservatīvā sabiedrības skatījuma daļa par to, ka sievietes, piemēram, jau ir tās, kuras provocē, sievietes ir tās, kuras zāģē, kuras pārmet un savukārt savu partneri noved līdz stāvoklim, kurā viņš vairs nespēja sevi kontrolēt, vai, teiksim, bērni tie, kuri ir skaļi, viņi ir nepaklausīgi, tas ir pats par sevi saprotams, un tādā veidā tas noved līdz šim. Ja mēs skatāmies vairāk varbūt uz tādu realistisku skatījumu, kas nav ne 100% liberāls, ne 100% konservatīvs, ir pilnīgi skaidrs, ka daudzās situācijās, jā, ir kaut kādi ārējie faktori, bet par savu rīcību, uzvedību, vai es kļūstu agresīvs, vai es kļūstu vardarbīgs, jebkurā gadījumā, neatkarībā no situācijas, esmu atbildīgs es pats. Savukārt, jā, šajā gadījumā, ja mēs skatāmies konservatīvi, tad jā, ir rāmis, parasti ir šādi, parasti vienmēr klasē ir kāds, kuram dara pāri, jo viņš izskatās vai uzvedās kaut kā citādāk, jā, parasti sievietes ir tās, kuras ir emocionālākas vai kaut kādā veidā tādas izprovocējošākas, tātad šādi tas ir. Un tā uz lietām mēs arī skatāmies. Kas, protams, neatbilst līdz galam tam, kā tas ir reālajā pasaulē. Jā, un es arī laikam gribētu piebilst par to, ka mēs kā sabiedrība apkārt normalizējam. Mēs normalizējam vārdarbību, mēs normalizējam komentārus, kas ir mēdījos, piemēram, zem šādiem rakstiem. Ja, tur atkal nostrādā kaut kāds pūļa efekts. Ja, viens pasaka kaut ko, pārējie pievienojas tam, atbildības par šiem komentāriem par vainošanu, par vardarbību nav tieši nekādas. Ja, un mēs to es arī redzu. Pēc tā, ka mēs ilgu laiku atpakaļ skalbēs sākām runāt par vardarbību. Un tad bija šī pati pretestība, kad, kas tas tāds ir, taču, kas tad tur es tur viņu iesitīšu, ja? Vai es tur viņam iesist bērnam pa dibenu vai jebkur, tā ir pilnīgi norma. Un apkārtējā sabiedrība to normalizē, līdz ko gadiem runājam par to, ka tas nav labi, ka tā ir vardarbība, ka tieši tā kā Andrijs saka, ja, kad tu pats esi atbildīgs lai jebko darītu tas bērns, vai šajā gadījumā viņš kļūdītos, vai viņa vecāki kļūdītos un nebūtu noskaidrojuši par autobusu, nevienam nav tiesības vainot viņus. Ja. Tā atbildība
tas, ko es daru sliktu, fiziski vai emocionāli, tā ir mana atbildība. Un mēs kā sabiedrība nedrīkstam to tolerēt. Nevienu reizi šajā raidījumā, lai arī kāds temats izdzirda tādu Latvijas sabiedrības mazohismu, sadismu, spieguļojumu, vai tie ir festivāli, par kuriem mēs runājam, arī šeit, piemēram, vardarbība un upuru vainošana, jo te dzirdētā izklausās, ka mēs Latvijā esam tā ļoti viegli pieņēmuši, un tas ir iesakņojies mūsos, ka tas ir normāli, ja citam sāp, tāda daļa no bērnības. Arī tagad gar acīm cenšos atcerēties, piemēram, savus skolas gadus agrīnos. Jā, protams, tur bija kaut kādi pārdarītāji, tur bija kaut kādi mazie cietēji, bet nevienā momentā neviens neuzdeva tāds jautājums, vai tas ir normāli, vai tā tam vajadzētu būt. Tā šķiet kā daļa no tās sūrās, grūtās bērnības, un tur iemesls, jo tas vienkārši ir tā vieglāk domāt un dzīvot šādā realitātē, nevis atzīt kaut kādas lielās struktūrālās pārmaiņas, problēmas. Tas ir vieglāk, un iesaistīties un kaut kādā veidā mēģināt risināt nozīmē būt un kļūt par daļu no tās grūtības, kas ir. Un gana bieži arī pieaugušie ērtāk un vieglāk ir atkāpties solīt atpakaļ, un tad skatīties tas, kā to bieži definē komentāros, ir, tas jau tāds vai ģimenes jautājums, vai atkal šī norma, jo vienmēr taču būs kāds, kuram dara pāri. Tas, kas ir ārkārtīgi problemātiski, ir cilvēki, kuri paši ir piedzīvojuši vardarbību un kuri droši vien tādā centienos audzēt savu psihi, patiešām to tā līdz saknei un līdz dvēseles kodolam ir normalizēšana. Tad parasti mēs dzirdam tādus teikumus, kā mani bērnībā arī sita, un es izaugu par labu cilvēku, un es daudz ko sasniedzu. Un šie cilvēki, patiešām arī šo te domu gana daudz izplata, atrod dombiedrus, un tad seko tāds tiešām pūļu efekts, ko arī Anda minēja. Mēs paskatāmies kādreiz komentārus, sāk viens, un tad visi, pilnīgi noteikti tā arī bija, kur šis cilvēks pats bija vainīgs. Līdzīgi, ja mēs domājam, piemēram, par šiem autobusiem, ir skaidrs, ka tā ir vecāku atbildība izpētīt, noskaidrot, paskatīties, vai viss ir reģistrēts citādāk. Mēs kā cilvēki nevaram izdarīt neko vairāk. Mums nav mistiskas kristāla bumbas, mums nav vēl kaut kā, lai mēs varētu paskatīties nākotnē un secināt, ka šajā brīdī kaut kas noies greizi. Tāpēc teikt, ka kāds kaut ko nav izdarījis un vajadzēja paredzēt un vajadzēja saprast, arī tas nav tas, kā tas, diemžēl, dzīvē notiek. Savukārt tā vietā, lai mēs atkal no tādas pozīcijas, ka šie cilvēki, kur ir cietuši un bērniem tas ir bijis gana traumatiski un grūti, un arī vecākiem tas ir bijis milzīgs pārdzīvums. Un pārējums to, ka šie paši ir vainīgi, vajadzēja taču zināt. Nevis saprast, ka tie, kas, piemēram, ir organizējuši, viņi ir tie, kas ir pieļāvuši virkni kļūdām. Bet to mēs tā kā pastumjam maliņā, ieliekam atvilktnē un aiztaisam un tēlējam, ka šī daļa neeksistē. Radošajā komandā, gatavojot šo raidījumu, mēs aizdomājāmies par sportu. Mēs nonācām pie jautājuma par disciplīnu un tādu robežošanos ar kādreiz vardarbību, jo, man liekas, ir grūti atrast kādu sporta veidu, kādu elites sportistu, kuram nebūtu sakāms kaut kas par to, kā viņš bērnībā sūri grūti tika disciplināts, tika smagi nodarbināts un lai iegūtu šos augstos panākumus. Kurš ir tas moments, kad mēs runājam par disciplinēšanu, par tādām lielām, grūtām treniņu apmācībām, lai mums būtu supersportisti, un kurā momentā tad jau šī ir vārdarbība, kuru mēs tīri aizbildinoties ar to, ka tas ir sports, tie ir mūsu nākotnes medaļnieki, un mēs to principā normalizējam, kur mēs novalkam to robežu. Es pat nepētītu, jo es pati tagad to stāstu, es nodarbojos mākslas vingrošanu 7 gadus, un mani lauza, un es raudāju treniņos, un man burtiski špagatam sēdās virsū treneri, un es raudāju, kamēr man sēdēja virsū treneri. Domājot par to, ka mums, piemēram, mēdz iesust ar koku pa kāju kādai, ja mēs pieņēmamies par 0,5 kilogramu svarā. Tur tik daudz vienkārši absolūti toksiskas lietas, kas tie visi izplaties, bet tas ir sports. Un sportā tas ir ok. Un tā, man liekas, vispār nav diskusija. Tā ir ļoti interesanta tēma, ko tu pacēli. Tāpēc, ka par to īsti neviens nerunā, un es nezinu, vai tā mūsdienās ir. Bet arī tikko bija Olimpiskās spēles, labākie sportisti nāk no Ķīnas. Ļoti daudz arī, piemēram, šādos sporta veidos, kā tas manējais, kurā es trenējos, ir Krievija. Un turienes nāk arī tāda ļoti autoritatīva sporta audzināšana. Un tas veids, kā man treneri, bija Krievu treneri, kas šitā arī ar tām meitenēm izturējās. Šis ir arī temats, kas dziesmu teju svētku laikā nedaudz uzpeld ar tautiskiem dejotājiem. Pašam daudz draugu, kur tautiskās dejas dejo jau no 3 gadu vecuma, ir entie stāsti, kā 3 gadu vecumā uz viņiem bļauj, viņi raud, bet aplī jānostājas, taisnā līnijā ir jānostājas.
Es laikam pat priekš sevis esmu atbildējis šajā jautājumā, jo man ir līdzīgi. Man ir gana daudz bērni, un daļa no tiem gāja gan hokejā, gan daislidošanā, kur ir ārkārtīgi arī izplatīta šīs postpadomju treneru piegājiens. Un tas, ko es un manā ģimenē mēs tā kā novilkām to robežu, ir cieņpilna attieksme. Tu vari būt stingrs, ja, bet tev ir jābūt cieņpilnam. Un tur nekādā gadījumā neiedaras nekas no vardarbības, ja, nekas no šiem elementiem. Ja. Jā, nu, tā ir tā mana nostāja, tā ir tā mana robeža, kurā brīdī tas ir uz panākumiem vērsts un kurā brīdī tas jau ir pazemojums. Un gana bieži, un šeit mēs atkal runājam arī par tādu sabiedrības normalizējošo attieksmi. Ja tas ir sporta vai labāka sasnieguma vārdā, tad jau drīkst, un tad jau var, un tad jau neskaitās. Protams, ir skaidrs, ka ja mēs gribam rezultātus, tad ir jābūt disciplīnai. Mēs runājam par to, ka no kaut kādām lietām, varbūt, ko mums gribas, mēs atsakamies, jo mēs paredzam, ka nākotnē tas varētu būt būtiski. Šajā pašā laikā, līdzīgi arī, kā teica Anna, mēs nekādos apstākļos nerunājam par to, ka mēs mēģinām cilvēku salauzt un viņam pateikt, ka viņam riktīgi nekas nesanāk, viņš ir tīzls un kāpēc viņš nevar labāk, jo tas joprojām ir tas pieejams, ko daudz izmanto. Tā kā caur to pazemojumu un caur ārprātīgi lielu kritiku mēģināt no cilvēka dabūt labāku rezultātu. Un tad būt pārsteigtiem, kad, teiksim, 11 gados mēs sākam runāt par ļoti lielām mentālās veselības grūtībām, par depresiju, par nespēju sevī ieraudzīt kaut ko labu, kas ir likumsakarīgas sekas tam, kā tas ir bijis pirms tam, un tas, ar ko reizēm grēko arī vecāki šajā, viņi arī iekrīt tajā sadaļā, ka ja tas ir labāk mērķi, tad jau drīkst. Jā, bērns nāk, viņš saka, ka uz viņu kliedz treneri, ka viņu sauc dažādos vārdos. Pieņem, ka arī komentē, ka, ja ir pieņēmies svarā par puskilogramu vai kilogramu, tad kas tas tāds tagad ir, tu vispār neko nesasniegsi. Un tajos gadījumos reizēm, diemžēl, vecāki ir tie, kas saka, tas ir normāli. Tā kā tev ir jāaiziet šim cauri, lai tu būtu tāds labs un izcils, un lai tev būtu tieši tā, lai tu būtu malacīts un lai tev būtu ļoti labs sasniegums. Zane, vai mēs apzināmies sabiedrībā, cik liels spēks ir pateikt tam, pats tu esi vainīgs, jo sports un skaidrs, ka vardarbības gadījumi ir visskaļākie, kas tiek līdz mēdījiem un nonāk informatīvajā telpā, bet arī šie mazie. Es, piemēram, gatavojoties diskusijai, neatcerējos, ko es pateicu savam draugam, bet viņš pagājušajā nedēļā, viņš sestdienā izgāja ārā ārzemēs no kojām, un viņš nebija paņēmis līdz čipiņu. Viņam bija tikai telefons, un viņš izgāja ārā no kojām, atpakaļ netika apsargs, teica, uztaisīsim jaunu čipiņu pirmdienā, tagad izdomā 2 naktis, ko tu darīsi Nīderlandē. Es gribētu ticēt, ka es sākumā uzrakstīju, kur dosies, kur gulēsi, vai viss būs kārtībā. Bet tikpat labi es varu uzrakstīt, vainīgs, pats taisa, čipiņu aizmirs mājās, tagad sadzīvo ar sekām. Vai mēs apzināmies, sakot šo frāzi, kāds tam ir spēks? Ja mēs apzināmies, kādu postu tas izdara, un ka mēs pienesam nepārtraukti to sāpju un ciešanu ar tavu vēl lielāku, tad es domāju, mēs beigtam to darīt tik bieži. Jā, un tik... Vai tomēr turpināt? Mēs neesam tā mīļākā sabiedrība. Es domāju, ka ir tas moments, ka mēs dzīve ir vienkāršāka dzīvot noliegumā, ka mēs neapzināmies, ka mēs neatveram drusciņu vaļā to šķirbu, lai ieraudzītu, kā mēs ar to, ka mēs pazemojam vai ņirgājamies par kādu, kad viņu kaut kas slikts ir noticis, teiksim, ar tiem jauniešiem Spānijā un Portugālē, kad kā viņi tur kaut kādi ne tādi. Ir grūti apzināties, ka mēs radām sāpes un ciešanas. Un tā ir tāda ļoti nepatīkama pašrefleksija, bet līdz ko mēs to spējam izdarīt, sākt pašam ar sevi, vai mēs gadījumā varbūt kaut kādos brīžos neesam vardarbīgi pret saviem tuvākajiem, jo, protams, ka mēs domājam, ka varmāks jau tie ir tie monstri kaut kur tālu svešumā, kaut kur glūns stūros. Vardarbības potenciāls ir klātesošs jebkurās attiecībās. Tāpēc, kas ir vardarbība? Vardarbība ir par varu un kontroli. Un tiklīdz tās attiecības ir nedaudz asimetriskākas, tad tas vardarbības risks tur vienmēr ir klāt. Un tik daudz mēs spējam apzināties to, ka vai mēs gadījumā ar šādi it kā nevainīgiem komentāriem, kas mums pašiem liekas, tas taču nekas nav, bet mēs
mēs redzam tālāk ciešanas, kas ir labā ziņa, ka pāris gadus atpakaļ mēs antropoloģijas nodaļā veicām tādu aptauju par vardarbības izpratni un cik daudz cilvēku vienmēr aptaujās prasa, vai viņi ir bijuši vardarbības upuri, bet mēs prasījām arī, vai viņi ir vardarbības veicēji. Cik daudz cilvēku apzinās, ka viņi ir vardarbības veicēji. 1–2% cilvēki spēj sev pateikt, ka viņš ir bijis vardarbīgs. Un kas bija ļoti interesanti, ka jaunieši ir visvairāk visasāk spēj pamanīt sevī, ka jā, es esmu bijis vardarbīgs, darot šo, un viņiem vienkārši tika iedota lista, vai es esmu darījis to vai šo, kas ir ļoti laba indikators tam, ka ir jēga izglītot jaunieši, ir jēga runāt par to, tāpēc, ka rekā ir viena paudze, kas sāk vairāk apzināties to, kas ir vai nav vardarbīgs. Bet atgriežoties sākumā pie upura vainošanas definīcijas, vai nav arī tā, ka piemēram šajās pašās anketās par to, vai tas bijis vardarbīgs, cilvēki neapzinās, ka tas pats tu esi vainīgs, ir tā vardarbība? Jā. Jo es domāju, ir krietni vairāk cilvēku, kas to saka, bet neapzinās, ka tas ir tik Es noteikti varu šeit minēt mūsu tālruņa statistiku, kad agrāk mums nebija nemaz tādas ailītes vardarbības veicējas pie statistikas. Tagad šobrīd tāda ailīte ir ieviesta, un tie procentuāli zvanītāji, kuri sajūt sevī šīs vardarbīgās tādus, tieksmes vai uzvedības vai darbības, procentuāli aug. Ja, protams, viņi nav mega, tie cipari, bet tas jau ir indikators tam, ka sabiedrība sāk apzināties, ko viņi dara, ka tā rīcība, tā uzvedība ir ārpus normas. Tika pieminēts, labas lietas notiek ar labiem cilvēkiem, slikts notiek ar sliktiem. Arī, Zane, tevis minētajā par visu šo statistiku un zemapziņā, ka varbūt mēs pat nezinām, sakot šīs lietas, vai arī nav tomēr tā, ka mēs zinām, pat zemapziņā, pasakot šo frāzi, vieglotiem arī visam bērniem, cerams, ka viņiem viss ir kārtībā, kad beidzot viss ir noslēdzies. Vai tomēr nav tā, ka mēs pat zemapziņā uzrakstot, Twitterī pasakot to, zinām to, jo nereti arī latvietim patīk nogramdēt citu latvieti, ja pašam slikti mājās sokas. Vai tur arī kaut kāda loma netiek spēlēt šajā visā? Protams, ka atsevišķos gadījumos cilvēki zina un saprot, bet tas ir vienkārši tāds veids, kā arī distancēties. Tāpēc, ka ir viegli komentēt kaut ko par kādu, kas ir noticis kaut kur tālu, kas tevi personīgi nekādā veidā neskar. Vismaz labāk sirsniņā paliek izkāp ārā kreiso kāju un... Tieši tā. Lai arī tev slikt otru dienu. Bet, diemžēl, tās sekas, kādas tas atstāj uz to cietušo, ir traģiskas, tāpēc, ka, arī, piemēram, vardarbības gadījumos, kad ir šīs varas kontrolas dinamika attiecībās, kad ilgstoši, piemēram, ir emocionālā vardarbīgā kontrola, tad tas, kā tas darbojas tiem gadiem ejot attiecībās, piemēram, kad cilvēkam tiek absolūti nogramdēta pašapziņa, uzticība pašam sev, un bieži vien, es teiktu, gandrīz visos gadījumos, kad cietušie beigās saņemās un vēršās pēc palīdzības, kad viņi atrod resursus sevī, ārēji atrod resursus, tiešām iziet no tā, ka viņi ir jāuzbūvē viņiem jāuzbūvē no jauna savs es, tāpēc, ka viņi jūtas vainīgi par to, ka viņi tādā situācijā ir iekļuvuši, un tas viņus tajā situācijā arī patur arvien ilgstošāk. Un katra reize, kad vēl pa virsu kāds to cietušo vaino, viņam jau tā nav, viņš jau tā jūtas vainīgs. Tā sieviete vardarbīgās attiecībās tā jau jūtas vainīga par to, ka viņa šo vīrieti apprecēja, ka viņa ar to vīrieti dzīvo, ka viņa katru dienu pieļauj pret sevi tādu attieksmi. Un tad vēl viens komentārs pa virsu, vai vēl trakāk, kad, piemēram, tiešām notiek vēršanās pēc palīdzības policijā, un atbrauc pirmais cilvēks, kam ir jāatbrauc un tiešām jāpatur rociņu un jāpasaka, mēs tevi no šī izvilksim. Un tas policists, piemēram, kaut kur reģionos, mums arī tādu stāstu ir ļoti daudz atbrauc un pasaka, jums kaut kāds mājas ķīviņš vispār, ko tu tur runā. Tas arī, tas principā izslēdz tam cietušiem jebkādu vēlmi un uzticību kaut kādu vispār vērsties pēc palīdzības. Un viens ir, ka to dara policija, bet arī sabiedrībā kopumā, ja mēs tik ļoti normalizējam vardarbību, mēs vienkārši paturam cilvēkus tajās pozīcijās, kurās, diemžēl, viņus kāds ir ielicis. Nevis viņi ir iekļuvuši, bet viņus kāds ir ielicis, jo tur, kur ir cietušais, tur ir tomēr arī varmāk, un tam fokusam ir jābūt uz to varmāku. Bez bēdas pieminētā, ko vēl šāda komunikācija no apkārtējās sabiedrības nodara upurim?
Nu, ja mēs domājam par, piemēram, bērniem pusauģiem, un ja mēs atgriežamies pie sadaļas par labas lietas notiek labiem cilvēkiem, sliktas ar sliktiem, tajā brīdī, kad mani vaino un parāda to, ka es pats esmu bijis, nepietiekami gudrs vai tā, tas, protams, arī attīsta to sajūtu, ka tad es neesmu labs cilvēks, jo paskat, kas ar mani notika. Tāpat tas aiziet joprojām tā dziļākā līmenī, domājot par tātad to es nemāku, jā, es esmu vainīgs, jo es neredzēju, es esmu vainīgs, jo es neparedzēju. Un tā vainas sajūta un paša sevis vainošana, īpaši tiem bērniem pusauģiem, kuri jau ir gana kritiski pret sevi, tas var būt ārkārtīgi dziļš purvs, no kura reizēm tas ceļš ārā bez palīdzības ir neiespējams, bet tiešām viņi arī nemeklē šo palīdzību, jo viņiem šķiet, ka viņi to ir pelnījuši. Jo mēs pasakām pēc savas būtības, ka, acīm redzot, neesi tāds labākais cilvēks, neesi labākais bērns, tev nav vislabākie sasniegumi, pats vainīgs. Un tā sajūta nosēžas ārkārtīgi dziļi. Un, protams, mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ir gana bieži problemātisks šis te jau bērnības tāds fons, un tādēļ viņi turpina tā domāt. Bet, ja mēs to sajūtu iedodam bērniem, mums kā pieaugušiem tam būtu jābūt mūsu atbildības rāmim censties viņus pasargāt, savukārt, ja ar viņiem kaut kas notiek. Un mēs, diemžēl, neviens nevaram 100% pasargāt, bet iedot to sajūtu, ka tas nav par tevi, tas nebija tāpēc, ka tu izdarīji kļūdu, tie bija citi apstākļi un tie bija citi cilvēki, kas tev nodarīja pāri. Ja mēs uzliekam visu atbildību uz bērnu, tā ir arī tā sajūta, ar kuru viņš aug. Un tas savukārt vēlāk transformējas par to, ka šīs te attiecības, kuras veido jau pieaudzis bērns, pusaudzis, ļoti bieži var būt vardarbīgas, jo viņiem šķiet, ka viņi ir pelnījuši, ka pret viņiem slikti izturas. Tās var būt dažādas arī vielu lietošanas, jo tā sajūta, ka ar mani kaut kas nav kārtībā un ka es pieļauju kļūdu viena pēc otras, tā ir ārkārtīgi destruktīva. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tādā psihiskās, mentālās veselības rāmī, pašvērtējuma līmenī, viens komentārs, otrs komentārs, trešais, viss, kas man liks justies tā, ka es pats esmu vainīgs un neko nemāku un nesaprotu, nākotnē atstās visticamāk ļoti, ļoti dziļas pēdas, kuras izlabot pēc tam un sevi pārliecināt, ka nav tā, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, ir ļoti, ļoti grūti. Cik ļoti grūti tur ir vispār iespējams kaut kā atveseļoties no tā? Atceros veco labo, tev ir A4 papīra lapu, tu saburst, viņu var atlocīt, bet tas nospiedumi tur paliek. Grūti pēc tam ir grūti strādāt ar tām sekām, kas ir ieliktas bērnībā, kur tālāk mēs izvēlamies loģiski kaut kādus jau patērnus attiecībās un vispār, un tālāk. Tā un projām. Bet es vēl gribēju vienu lietu piebilst tādiem īsiem vārdiem, kad tad, kad tajā brīdī, kad mēs komentējam, ka mēs vainojam cietušais jebkāda veida, ja mēs ņemam šī autobusa jauniešus un viņu vecākus, iespējams, visticamāk, viņi izjūt kaunu, viņi izjūt vainu, kas ir divas no smagākajām emocijām. Kas notiek, ja mēs viņus tālāk vēl turpinām komentēt un vainot, cietušais izolējas. Un ja viņš izolējas, arī tā kā Beata teica, arī vardarbīgās attiecībās, sieviete vai vīrietis, viņš izolējas, viņš nemeklē palīdzību, tātad viņš palīdzību nedabūs, tātad viņš nevērsīsies pēc palīdzības, kas tālāk ķēdītē aizies, vai nu viņš pieļaus nākošās kļūdas, vai nu viņš iespējams, viņam būs depresija, trauksme un viss pārējais. Ja. Tā kā ar to, ka mēs vēl uzliekam slogu uz cietušajiem, mēs liedzam, visticamāk, viņiem iespēju pēc palīdzības. Arī pati sabiedrība novēršās šādā gadījumā, ka, hei, man liekas, jā, viņš jau tur pats bija vainīgs, es varu arī viņam īstenībā nepalīdzēt. Jā. Un tās ir tās sekas, ar kurām pēc tam mums speciālistiem, centriem, jā, visiem ir jāstrādā, un sabiedrība no tā tikai zaudē. Par pareizu komunikāciju, pie tās mēs arī tā diezgan organiski esam nonākuši. Sākšu ar ķecerību, jo veicot izpēti internetā, visas labās pētījuma liecina var noved līdz Redditam, kur bija ielikts komentārs par to, ka pārliecina man par pretēju, un tur kāds Reddit lietotājs izteica šo tēzi, ka nereti upuru vainošana ir attaisnojama, minot, ka tu nopērc OLED televizoru 4K par 40 €, beigās tevi apkrāpj, tur nozog bankas datus.
Un tad loģiski, ko tie domājies? 40 eiro OLED 4K lielais televizors. Bija jārēķinās, ka varētu būt sekas. Un tur vairāki simti komentāru par to, kas šajā viņa apgalvojumā ir kļūdains vai pareizs. Tādēļ sākšu ar ķecerību. Vai jūs piekrītat to, ka nereti ir iespējams attaisnot, ka vainot upuri ir ok? Ir tā. Ja mēs atkal, piemēram, skatāmies uz bērnu un uz pusauģu rāmu, tas, ko pieaugušie reizēm sagaida, ka bērni un pusauģi, ka viņiem ir jāzina. Mēs runājam par cilvēku bērnu, kurš šajā pasaulē, piemēram, ir 10, 15 gadus, un es, piemēram, esmu 30 plus. Mēs nekad nevaram saņemt un sagaidīt to daļu, kad cilvēkiem, kuri ir ar mazāku pieredzi, pilnīgi objektīvi. Mēs pat nerunājam par smadzeņu attīstību, spēju paredzēt sekas, un tā ir vēl pilnīgi liela atsevišķa sarunas daļa, bet mēs sagaidām, ka viņi varēs paredzēt visas sekas, kas neatbilst realitātei. Viņiem nav šādas pieredzes, viņiem nav ļoti daudz kaimiņu, draugu pieredzes, kā viņi var bāzēt šo savu redzējumu, ka tagad man būtu jāuzmanās. Nākamā lieta ir, mums ir jāvar mēģināt sevi pasargāt. Mums ir jāizdara visu, ko mēs varam. Mēs varam izpētīt, mēs varam ievākt informāciju. Reizēm ar to absolūti nav pietiekami. Teikt, ka kāds ir, vajadzēja paredzēt, vajadzēja saprast, mums ir jāiziet šajā posmā no pilnīgi citas pozīcijas. Līdzīgi tā kā tu teici ar draugu ar čipu, pirmām kārtām mēs jautājam, vai ir ok, kā tev palīdzēt, kā es varu tevi atbalstīt, ko mēs ar to darām, un tālāk mēs skatāmies, kas ir tās lietas, kas cilvēkam varbūt pietrūks, lai nākamajā reizē viņš varētu pieņemt labākus lēmumus. Mēs nesākam ar to, bet, protams, ko tu gaidīji? 40 eiro par televizoru, kur tu vispār skaties, kur tu domāji? Un šī ir tā pilnīgi un absolūti apgrieztā psiholoģija, un es saprotu, ka cilvēkiem šķiet, ka ir ok vainot reizēm, jo tādā veidā viņi varbūt pamāca vai pasargā. Bet atkal, ja mēs to darām izējot šādā secībā, ka sākumā mēs vainojam, nokritizējam, pasakam, redz, kāds tu muļķis vispār nepadomāji, tu pārējo daļu cilvēks vairs nedzirdēs. Tas, kas ir svarīgi, tad, kad es esmu apkrāpta, man ir skumji, man ir bēdīgi, es jūtos vainīgi, es droši vien jūtos arī drusku kā muļķe, ka man ir tāds atbalsta plecs, un mēs pasakām, ka, paskaties, šis cilvēks bija tas, kurš tevi apzināti apkrāpa. Viņš paņēma tavu naudu, viņš tev izdarīja pāri, un šis, es pieņemu, ir tas, kā tu jūties, ir ārkārtīgi būtiski un būtiskāk. Un tad, tālāk mēs būvējam to kaut kādu rāmi un mēģinam cilvēkam palīdzēt saprast, ko tad mēs varam darīt ar šo, vai mēs vēršamies policijā, vai mēs iedodam to pleca sajūtu. Nevis pasakam, pats vainīgs un ejam tālāk. Un tās ir ļoti atšķirīgas lietas, un tajā ir jāiegulda vairāk laika, un cilvēki reizēm to negrib darīt. Jo arī ar OLED televizoru, tas kā tas tika nofrāzēts tajā tekstā, ka atkal fokus ir uz to, ka kāds pieļāva to, ka viņu apkrāpa, nevis uz to, ka tajā situācijā ir apkrāpējis kāds, kas apkrāpa šo cilvēku, kurš šo izdarīja. Mēs tā kā normalizējam to, ka vienmēr būs kāds, kas apkrāps, vienmēr būs kāds, kas apčakarēs, izvaros, būs vardarbīgs. Kāpēc mēs nerunājam par to, ka ar to ir jāstrādā? Mums jāstrādā ar to, lai cilvēki nedarītu tādas lietas, nevis ar to, lai tikai izvairītos vai pasargātu sevi. Tāpēc, ka arī atkal vardarbības situācijās tā ir tīra veiksme. Tā tiešām ir veiksme un laime, ja tu neesi iekļuvis vardarbīgās attiecībās. Tāpēc, ka tajās var iekļūt jebkurš no mums. Un man ļoti bieži arī jautā, kas ir, tipisks cietušā profils vai tipisks vardarbības veicēja profils. Tāda nav, jo tas ir jebkurš ienākuma līmenis, jebkurš vecums, jebkurš izglītības līmenis. Tajā tiešām var nokļūt jebkurš. Un, ja kāds nav nekad dzīvē bijis jebkādā vardarbības situācijā, tā ir laime, tad tas ir paveicies, un mēs to nesaprotam. Ja mums šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, ir jau slikti cilvēki, tad tu pats vainīgs, ka tu kaut kā iekļuvi tā sliktā cilvēku. Bet tiešām varbūt jāsēž mājās, nekas nav jādara, ja tā ir veiksmes spēle. Vardarbība neizklausās, ka mēs varam izskaust. Mēs varam mēģināt palīdzēt un būt līdzjūtīgi tiem, kas no tā ir cietuši, un strādāt ar to, lai nākotnē audzinātu sabiedrību, kurā tas notiek mazāk, un kas varbūt saprot, ka tas nav ok. Tāpēc arī ir tik svarīgi strādāt ar prevenciju, tik svarīgi strādāt ar izglītību, lai to tiešām izskaustu tās saknē, nevis tikai pēc tam cīnītos ar sakām. Zane, OLED televizors 4K par 40 eiro. Viss aiziet vējā. Tas vienmēr, jebkas, ja cilvēki nokļūst jebkādā likstā, neviens nav, pirmajā atbildē jābūt tikpat automātiski, kā mums gribētos reizēm teikt, pats vainīgs, ir teikt, ka man ļoti žēl, ka ar tevīm tā notika, un tu neviens nav pelnījis, ka viņiem notiek sliktas lietas. Viss.
jau tas jau būtu jau daudz labāk nekā būt kritiskiem un apvainojošiem un pazemojošiem. Tā nav tāda arī kaut kāda super sarežģīta lieta būt empātiskiem, jo tas ir savā būtībā, tas ir par prasmi būt empātiskiem. Tas ir drusciņi paņemt uz sevīm, būt atvērtai tai otra sāpei un drusciņi būt tam plecam. Tas arī ir viss. Tur vairāk nekādas lielākas psiholoģiskas trikus un mākslas pat nevajag taisīt. Bet neizskatās, ka mums Latvijā ir viegli ar to empātiju. Es vieglāk pateikt, nekā izdarīt, nereti skatoties sociālos tīklos. Es gribētu teikt, ka ne jau visi upuri piedzīvo līdzīgas kritikas. Ir upuri un cietušie, kuri piedzīvo diezgan daudz empātijas. Tas ir zināmas sabiedriskas grupas piedzīvo, pret viņiem netiek vērsta empātija, kad viņi cieš un viņi piedzīvo lielas nelaimes. Es neesmu dzirdējusi, neviens man strādājot vardarbības jomā un vispār ar cietušiem, nekad man neviens nav teicis, kuram ir iekūlies tādā situācijā, ja viņam ir aplaupīta māja, ka kāds no tiesības sargājošiem vai no kaimiņiem teiktu, kā tu izprovocēji zagli ar savu uzvedību, ar savu dzīvesveidu, kas tev bija mugurā, droši vien kaut kas darks un kaut kas spīdīgs un piesaistīs zagļu uzmanību. Neviens pat neiedomājās tādus tekstus runāt, bet kāpēc citas sabiedrības grupām tas ir pirmais. Un es teikšu, ka empātija pret bērnu ciešanām mums Latvijā ļoti, ļoti trūkst. Jo vecāks kļūst bērns, viņš kļūst par jaunieti, jo tā empātija ļoti strauji krītās. Ir ļoti, un tas mani vienmēr tā kā arī šokējis, joprojām, kā tas var būt, kad mums trūkstās empātijas pret bērniem, kur cieši no vardarbības. Jo mums tomēr ir kaut kāds sociālais kontrakts, ka bērni ir īpaši aizsargājuma grupa, ka mums par viņiem īpaši ir tāpēc jārūpējās, bet mums tas nesanāk. Un man šķiet, ka šī ir daudz tādā individuālā līmenī, ir ļoti svarīgi skatīties pašiem uz savu uzvedību un savu rīcību, lai mēs nekļūstam par to ciešanu vairotājiem, bet arī tam ir jābūt arī tādai vērtībai, ka citu ciešanas mēs nevairojam, bet mēs viņus mēģinām mazināt. Bet tad pieaugušie teiks, tos bērnus par tādām sniegpārsliņām izaudzināsim. Jā, bet šeit nebūs atkal ir skarbajai pasaulē. Un tur ir tā lieta, ka mums ļoti patīk domāt divos dažādos grāvjos. Ir vai nu šādi, vai nu mēs disciplinējam, neļaujam neko, kritizējam nemitīgi, cerot uz labāku rezultātu. Vai nu tad ir cilvēki, kuri prātos, tad notiek pilnīgi otrādā, ka tās ir absolūtas sniegpārsliņas un neko viņiem nevar pateikt un neko nedrīkst pateikt. Ja mēs domājam par bērniem pusauģiem, ir skaidrs, ka tas ir izaicinājums vecākiem. Ir skaidrs, ka bērns veidojas, personība veidojas, ir ārkārtīgi būtiski, lai bērnam ir robežas, lai ir kaut kādas seku līmenis, ja mēs esam runājuši par to, ka kaut kādas lietas mēs nedarām, bet nav un neeksistē, bet nebūtu jāeksistē tādam absolūtam grāvim. Ja mēs bērnu mīlam, ja mēs viņu nekritizējam, ja mēs uz viņu nekliedzam, mēs viņu nesitam ar koku, tas nenozīmē, ka mēs no viņa izaudzināsim sniegpārsliņu. Savukārt otrā pusē, kas joprojām ir ārkārtīgi tolerējams un saprotams, ir, protams, kur viņš kliedz, neiet gulēt, neklaus, pasties, kā viņš uzvedas, un tā vietā, lai mēģinātu saprast, kas ir tie iemesli, kāpēc bērns tā uzvedas, mēģināt pilnveidot savas zināšanas, kā vecākiem, jo arī vecākiem galīgi nav grūti, nav vienkārši, un es domāju, ka to mēs visi ļoti labi zinām, jo bērns nenāk ar lietošanas instrukciju. Reizēm vecāki izvēlas to vieglāko ceļu, tajā brīdī, lai to uzvedību pārtraukt, vai uzšāja, vai pasaka, ka tas vispār kaut kāds tāds, ne tāds. Un mēs gribam nolaisties kaut kur pa vidu. Mēs gribam mācīt bērnam empātiju pret sevi, pret citiem, bet reizēm tā kā drusku nesanāk, jo acīm redzot cilvēki ļoti baidas no tā, ka viņi varētu izaudzināt kādu, kurš nav gatavs tai lielajai, skarbajai, drausmīgajai pasaulē. Bet ja mēs uzreiz iedodam to baili, ka viss apkārt ir slikti un nedrīkst nevienam uzticēties un nedrīkst nekam uzticēties, tad tā dzīve ir stipri grūtākā. Tad, ja mēs ejam ar tādu atvērtu skatījumu, bet mums ir
iekšējā pašapziņa, un mums ir vecāki vai kāds cits iedevuši rīkus, ar kuriem sev palīdzēt, ja mums ir slikti un ja kāds mums ir nodarījis pāri. Un tā viena lieta, ko es arī pirms tam minēju, tāda vecāka un vispār pieaugušo atbildības rāmi daļa, ir tad, kad bērnam nodara pāri, mēs nevis atkal sakam, ka pats vainīgs un kā tev tā sanāca, mēs pārliecinamies, ka ir ok, un mēs nostājamies bērna pusē, jo es ar tevi pastāvēšu, mēs izdomāsim, ko kopā ar to darīt, mēs izdomāsim, kā saukt pie atbildības to cilvēku tajā nodarījumā, kas ir bijis. Jo bērnam ir jāmācās un ir jāredz un ir jāsaprot, ka arī citiem iestājas atbildība, ja viņš tam bērnam ir nodarījis pāri. Bet to atkal mēs tā normalizējam un palaižam garām. Sakot, kam tad negadās, kam tad nepateic tur, piemēram, kaut kādus sliktus vārdus, kam tad tur neiemet ar grāmatu pa galvu, un tas ir ok. Man arī interesanti atsaucoties to, ko tu teici par to, ka pret visiem empātija ir dažāda. Vēl viena joma, ar ko mēs strādājam, ir cilvēktirzniecībā cietušie un prostitūcijā cietušie. Un tad šeit, piemēram, ka mēs absolūti uzskatām, ka nekas no tā, kas iepriekš noticis ar cilvēku, nav svarīgi. Ja tas cilvēks tur ir, tad viņš pats ir vainīgs, tad tā ir brīva izvēle, un tad runa vispār arī sāk virzīties par to, kas, piemēram, ir brīva izvēle. Tāpēc, ka praktiski visas personas prostitūcijā, kas ir nonākušas pie mums rehabilitācijā Martas centrā, visas 100% ir cietušas no vardarbības bērnībā vai no seksuālas izmantošanas bērnībā. Un tad rodas jautājums, vai vispār kopumā kaut kas tāds, kas ir vardarbības paveids ļoti globāls, ļoti visur vispār pieņemts, vai tas ir, vai tas ir kaut kas tāpat vien rodas, un tad viņas pašas vainīgas, un viņas jau pašas to izvēlējās, un tas jau vienkārši darbiņš, vai tas tomēr ir kaut kas notiek lielas traumas rezultātā. Un šī ir, protams, vēl cita milzīga Pandoras lāde, ko atvērt. Kā es gribēju teikt, mēs tāpēc apkārt terminu brīvu gribu ļoti bīstami. Bet tas viss ir arī ļoti saistīts ar to, ka lielā mērā arī no prakses redzot, ka tie ir cilvēki, kas no kaut kā ir ļoti, ļoti stipri cietuši, kas vēlāk nonāk pie vēl daudz vairāk traumatizējošām, vardarbības riskam pakļautām izvēlēm. Bet tur aizmugurē kāds parasti stāv tam visam. Tur aizmugurē stāv, empātijas trūkums no vecākiem, vardarbība, viss kaut kas cits. Tā kā, tas man šķiet tā upuru vainošanas tēma, viņu var vēl paplast par to, kā mēs vispār kā sabiedrība skatāmies uz atsevišķiem cilvēkiem kopumā. Un, piemēram, šis prostitūcijas jautājums un cilvēktirzniecība un seksuāla eksploatācija pilnīgi neaizsargāta grupa, par kur neviens nedomā. Man liekas, vienmēr skaidrs atbildes. Mums vajag to melno vai balto, mums nedarēs tā palākā zona, kur tā atbilde būs diezgan kompleksa, vai ne? Jā. Ir prostitūcijā iesaistīti cilvēki, tā ir tāda ļoti klasiska dehumanizējoša sabiedrības grupa, kura tiek ārkārtīgi dehumanizēta. Mums ir etniskās minoritātes tiek ļoti, ļoti dehumanizētas. Patvērumu meklētāji ir ārkārtīgi dehumanizēti, kad mēs viņus neredzam kā cilvēkus, ka mēs viņus redzam par zemākas klases, daudz zemākas klases cilvēkiem. Un tiem vienmēr šīs grupas, kuras jau tā jau ir ievainojamas šī statusa dēļ, viņas saņem visvairāk. Viņas saņem visvairāk šo te vainošanu un to, ka viņi vienkārši ir pelnījuši un ka viņu dzīves un dzīvības nav vērtīgas. Apaļojoties sarunas beigām, tā rezumējot, izvalkot pāris secinājumus no šī visā ārā, jau tika pieminēts par tiem cilvēkiem, kas saka, pats tu vainīgs. Kā šādam cilvēkam izrauties? Pieņemsim, es esmu Twitterī tiem nabaga fisam bērniem arī uzrakstījis tā, paši jūs vainīgi braucāt, jūs tajā autobusā vajadzēja apzināties ar sakām, vecākiem vajadzēja parūpēties par tām apdrošināšanas polisēm, nevis tur cerēt par tiem 5 eiro, kas viņiem tur netiks apgādāts. Kā šādam cilvēkam apzināties to, ko viņš ir izdarījis, ka tas ir slikti, un kas ir tie pirmie soļi, kas ir veicami, lai šis cilvēks vairs neteiktu, pats tu vainīgs? Es laikam sāktu ar sabiedrības izglītošanu. Ar izglītošanu, ka tas vispār nav ok, ka šāda vainošana nav pieļaujama, viņa neko labu nedod, ka viņa tikai pasliktina situāciju, kas tad vispār ir vainošana. Ja, un ka tā iespējams ir vardarbība, ka tā iespējams ir emocionāla vardarbība, ka tā iespējams ir krimināla sodāma, ja, kaut kādā brīdī.
gan izglītošanu, gan to arī tālāk, kādas sekas par to var iestāties. Ja, un nenoliedzami darbs ar sevi, vide, kas ir apkārt, dara kāds bērniem pāri. Mēs esam tie, kuri iet un pasaka, stop, nedari tā. Ja, pat ja mēs esam sveši cilvēki, pat ja tad tas ir kāds pieaugušais, kuram kāds dara pāri vai slikti runā, kas sabiedrība iestājas, ka tie, kuri spēj pateikt, tie, kuri var pateikt, tie, kuri atpazīst, ka tie ir tie mentori, ceļveži. Mēs kā organizācijas, nevalstiskās organizācijas ar valstiskajām kopā, ja, tie, kas iestājās pret šo vardarbību, jeb kādā formā nulles tolerancē, ka mēs esam tie vēstneši sabiedrībai, un mēs par to runājam, un arī sabiedrība pati. Un tad jau mēs lēnām sākam apzināties to, ka tas tiešām nav ok. Pasauli mainīt vienā paudzē nav iespējams, bet lēnām palēnām uz to var iet, un man patīk, ka tu teici, ka jaunieši jau ir, viņi jau patiešām ir atpazīst sevi, savas emocijas, savas nodarījumus, viņu sirdsapziņa, tas iekšējais zvaniņš vēl ir. Tas nozīmē, ka mēs ejam pareizo ceļu, mēs vienkārši preventīvi runājam par to. Esot līdz cilvēkam, kā sadūšoties, pakratīt ar pirkstu un teikt, nedari šādi. Jo arī cik ir novērots, arī runājot par augstāku izglītību Latvijā, nerodas sajūta, ka mēs esam sabiedrība. Mēs esam ļoti, mana māja, mans dārs un nekas cits man apkārt neinteresē, ka mēs neesam mērķēti kā kopīga kolektīva mazas tautas sabiedrība, kas viens otru atbalsta. Kā izspraukties ārā un sadūšoties un tomēr pateikt, ne tikai mana sēta ir mana sēta, bet tas, kas notiek ciemā, man arī interesē. Jā, te ir tiešām arī jāpiekrīt tam, ko teica Andi, jo mēs nedrīkstam iekrist tajā otrā galējībā. Respektīvi, mēs redzam, ka kāds ir rīkojies nepareizi, un tad savukārt mēs metamies kritizēt viņu un teikt, nē, kāds tu pats tā paskaties, kā tu izdarīji. Tas, ko mēs tiešām gribam, un es ceru, ka mēs to varam ar laiku, ir informēt, un iekļaut arī to iemeslu, kāpēc. Jo līdzīgi arī tā kā tu teici, sabiedrībai vajag skaidrs atbildes. Ko tad tas vispār nodara? Ja es tā daru, kas tad tur tāds? Jo man liekas, ka cilvēki bieži atkal empātijas iztrūkumā nesaprot, kā viņi būvē to savu sakāmu un kas ir tās tālākās sekas. Un tas, kas ir ārkārtīgi būtiski, mēs runājam par tādu konkrētu uzrunāšanu, tad droši vien sadūšoties, kaut ko pateikt, galīgi nevienmēr ir vienkārši. Mēs to visi zinām, neatkarīgi no tā bērns pusaudzes arī pieaugušiem reizēm ir tiešām grūti iesaistīties un būt daļai no kaut kāda procesa, ja tas ir potenciāli neērts vai nepatīkams vai konfrontējošs. Bet šeit mēs droši vien varam mēģināt atkal iziet no tā, ka tā jau nav jābūt uzreiz konfrontācijai. Mēs varam iet pa apkārt ceļu, sakot, vai tu vari iedomāties, kā tas otrs cilvēks tajā brīdī jutās, kad šo pateici. Jo izklausās, ka tad, kad tu pateici šādi, es, piemēram, būtu juties tā un tā un tā. Un man liekas, ka varbūt būtu foršāk, ja mēs varbūt pateiktu kaut kā no otras puses. Jo cilvēkiem būt konfrontācijā īpaši, cenšoties kādu aizstāvēt, tas nav tas, uz ko cilvēki raujas. Savukārt, ja mēs mēģinām iet pa tādu maigāku apkārtceļu, bet skaidri pasakot, ka izklausās, ka šis varētu būt bijis nepatīkami un varbūt tu kādu būtu sāpinājis un varbūt ka var darīt šādi un šādi, tas ir maigāks ceļš abām divām pusēm. Bet šī sabiedrības izglītošana, empātijas attīstīšana vai vismaz tāds norāžu kopums, kas ir empātija un kā visticamāk šie cilvēki jūtas, ka mēs tā darām, tā ir milzīgi svarīga un būtiska daļa. Apzināties, ko mēs darām, skaidrs, ka, kā jau minēju, tad seksuālās vardarbības gadījumi ir tie skaļākie, kas vienmēr liek cilvēkiem aizdomāties par to, kādas ir arī manas rīcības šādos kontekstos un gadījumos, bet arī klausoties Anda teiktajā, es atcerējos, ka WhatsAppā ir ļoti populārs stikerīts uzlīmīt ar Mārtiņu Sirmo, kurš tur vīnglāzi rokā un saka, kam tagad viegli. Un tas man lika aizdomāties par to, ka man liekas, mums tāda problēma, ka mēs arī to nerad kā tādu nelielu joku uztveram šajos mazajos gadījumos, jo lielie kliedzošie tur, es domāju, lielākā sabiedrības daļa saprot,
kuri ir sliktie, un mēs esam progresējuši, lai saprastu, kā šajās situācijās komunicēt un rīkoties. Bet šie mazie, smieklīgie, šķietami nenopietnie gadījumi, kad mums patīk virpināties arī ar to pašu uzlīmīti, kam tagad viegli. Tur, ko mēs varam darīt? Nelietot vairāk uzlīmītes? Īpaši tajos brīžos, kad kā tavs draugs, kurš ir palicis divas diennakts ārpus savām kopmītnēm, viņam neaizsūtīja šādu stikeru. Es vēlos pateikt, ka uzlīmīti netiks sūtīt, un viņš ir atpakaļ savās kojās, tur visi kārtībā. Tā lai sabiedrība saprot, jā. Bet es domāju, ka tas par empātijas un rūpes, un tās visas ir prasmes. Tas ir... Mums ir tāds interesants fenomens, ka mēs mācāmies Pitagora teorēmas un Blaumani un visu kaut ko tādu, bet mēs nemācam attiecības veidot. Ētika beidzas kādā? Ētika ir visu sākuma skola vai tā kaut kādā 4. klasē beidzas? Ētikā, vismaz es mācījos daudz vidusskolā ētiku, man reiz neviens nemācīja par, toties varu Platonu citēt, un man, tā teikt, kā risināt konfliktus ar pusauģiem, ar vienaudžiem, tur nemācīja, diemžēl. Bet risināt konfliktus, komunikāciju, veidot nevardarbīgas attiecības, kā attīstīt empātiju un rūpes vienam par otru, tās ir prasmes, kuras var praktizējot. Tā ir tā kā tāds drusciņš sportiņš. Viņas ļoti ātri var iemācīties. Viņas kļūst tikpat automātiskas, kā mēs... Jo skaidrs, neviens jau bērns nepiedzimst ar sarkastisku attieksmi pret dzīvi vai neētisku vai neempātisku, un viņš taču to iemācās. Un ir skaidrs, man ļoti patīk tas, ka ir jārāda priekšzīme. Ir jārāda priekšzīme ne tikai nevalstiskām organizācijām, bet arī speciālistiem, kas saskarās ar cietušajiem. Ir vēl vairāk var par to pasāstīt, cik tomēr tā cietušo vainošana ir no speciālistiem, no medicīnas, sociālajiem, tiesības sargājošiem speciālistiem. Viņiem ir jābūt pirmajiem flagmaņiem, kur ir nulle cietušo vainošana. Viņi vienkārši neeksistē. Tas jau būtu kaut kas vienkārši kolosāli un vareni, jo skaidrs, ka tie speciālisti ir mūsu tāpat sabiedrības daļa, un viņi nav, diemžēl, vairāk apmācīti, vairāk saprotoši, bet tā jābūt prioritātei. To var iemācīt. Jā, to visu var iemācīt vienkārši. Jā, tā ir diezgan vienkārši prasme. Jā. Ja mēs tiešām redzam, ka tajā augstākajā līmenī, piemēram, nesen bija kliedzošas vienas likuma izmaiņas, ka bija senātā lieta, un tur notika nepilngadīgas 13-gadīgas meitenes seksuāla izmantošana, un senāts lēma, ka viņa pati to gribēja. Un pārdarīties bija pilngadīgs. Un veica meitenei 13-gadīgā psiholoģisku izvērtējumu, ka viņa pati to gribēja. Kamēr mums šādā līmenī vēl eksistē tādas lietas, un pēc šī arī tagad notika krimināla likuma grozījumi par to, ka no zem 14 bērns skaitās tā kā neaizsargāts, un viņš nevar tā kā pats bezpalīdzīgs, jā. Un šis ir ļoti skaļš gadījums, un kamēr tas ir tik augstā līmenī, ko mēs varam sagaidīt no sabiedrības parastās un no cilvēka parastā, tāpēc, ka viss sākas ar tiem, pie kā nonāk šādas lietas un kas var pieņemt lēmumus šādās lietās. Un, to, ka bērni nevar 13 gadu vecumā paši saprast šādas lietas, tas jau pirms tam tika skaidrots. It kā tas ir tik saprotams, bet tajā pat laikā mēs kaut kā sapinamies likuma pantos un birokrātijā, un dažreiz neredzam to elementāro un cilvēcīgo. Un empātija, man liekas, vispār ir izcinājums ļoti daudzām sabiedrības problēmām, gan līdztiesības jautājumos visāda mēra, vienkārši saprast, ka visi ir cilvēki un katram ir savas ciešanas, un tad varbūt mēs tik ļoti, neliktu visus es un jūs, un tas ir kaut kas cits, un es esmu šeit, un es esmu pārāks, un spētu labāk rēģēt uz šādiem gadījumiem. Un noslēdzot par organizācijām, raudzījos, ka pirms pāris gadiem Labklājības ministrija laikam bija publicējusi bukletu 100 lapas pušu garumā, ko darīt tā kā reiz visu šo iestāžu cilvēkiem saskaroties ar vardarbības gadījumiem. Nesanāca visu šīs 100 lapas puses izlasīt, un tieši tad es aizdomājos tieši, kuram no šīm iestādēm ir sanācis izlasīt visas 100 lapas puses. Arī šķita, ka baigi sarežģīto lietu. Šeit jau mēs stundas garumā izrunājam tos pamatlikumus, pamatlietas, ko darīt. Neteikt uzreiz pats to esi vainīgs. Uzklausīt ar empātiju,
saprast, ko darīt lietas labā, un likt pēc tam cieņpilnā komunikācijā saprast, ko tu vari darīt, lai tas nākamreiz neatgadītos. Liels paldies jums, ka atnācāt šeit šodien uz Nērto jautājumu paskatīti. Šodien Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Anda Sauļūna, centra Marta politikas koordinātore Beata Jonīte, Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju nodaļas docente sociāla antropoloģija Zane Linde Ozola un Krīžu konsultāciju centra Skalpes valdes priekšsēdētāja Anda Švinka. Bet Nērto jautājumu paskatīti šodien veidoja sociālo mediju producentes Lota Ulmane un Ieva Lasmane. Par montāžu un režiju atbildīgi ir Roberts Ermans un Tomas Beķeris, bet vadīju es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5 LV galvenais redaktors. Paldies, līdz citai reizei. Atā! Nērto jautājumu paskastīte.